Mans sauc Mārtiņš Liberts, es esmu debatētājs, debašu tiesnesis un debašu treneris ar gandrīz 10 gadu pieredzi. Debatēt ir svarīgi, tāpēc, ka tas attīstā visas nepieciešamās lietas, kas ir dzīvē noderīgas dažādās situācijās, kā piemēram spēja uzstāties, spēja runāt cilvēku priekšā, spēja formulēt savu viedokli, spēja saprast cita viedokļa problēmas vai, teiksim, nepilnības un tās, teiksim, šī pamata šo viedokli noraidīt vai uzlabot. Vienā dzīvē tas iemāc kritisko domāšanu, argumentāciju, prezentāciju. Kas, protams, dzīvē ir vajadzīgs tādās situācijās. Darba tirgu, ģimenē, veikalā. Kāds ir atsauksmes par šo turnīru līdz šim? Viņš ļoti laikā viss notiek īstenībā. Lai gan laikam viņš nedaudz kavējas, bet tomēr tas debašu turnīriem skatās, ka viņš ir laikā, faktiski pilnībā laikā. Tas ir ļoti labi. Otrs ir ļoti daudz komandas, kas ir baigi labi, jo vienbrīd bija tāds jau sajūta, ka varbūt kaut kāds pamirums būs iestājies, gan Latvijā, gan Lietuvā. Bet tagad izstāsta, ka ir visu uzvarā, jo Latvijā ir ļoti daudz komandas un Lietuvā arī, kas ir ļoti labi. Un cilvēki izstāsta arī ļoti priecīgi. Tas ir fantastiski, kas vēl vairāk vajadzīgs, jo debats jau ir laba lieta, lai cilvēks nāk kopā, debatē par incidentām tēmām un nopaudu laiku. Esmu redzējis gan tādas komandas, kas ir visai spēcīgas, un esmu redzējis arī tādas komandas, kas nu pat sāk. Un kam tā ir varbūt pirmā debata, un ja ne pirmā debata, tad tas ne pirmais turnīriņš. Un, protams, to var just arī argumentos, un to var just arī pašā debatē, ko šeit cilvēks sniedz. Bet tas augstākais līmenis, kas bija redzēts, viņš tiešām ir pietiekami augsts. Katrā ziņā uz Baltijas līmenim normāls, augsts, pietiekams, forši. Kādi ir tavi paša tie augstākie panākumi debatēs? Es esmu uzvarējis vairākus turnīrus. Tartu, Maskavā, Tallinā, Viļņā, Kaunijā. Vienādi sakot visus, gandrīz visus Baltijā, kas bija Baltijas turnīru pilsētās notiekušos. Tad es esmu tiesāšanā daudz ko sasniedzis. Tur tiesājis lielos pasaules turnīros labas istabas, labas debats, kas ir ļoti grūti īstenībā angliski nedzimušam cilvēkam. Proti, ne daudz tādus pieļauj pie tādām istabām. Kas ir ļoti forši. Vēl es esmu izaudzinājis pašu klubu šeit Rīgas ekonomikas augstskolā, kas ir ļoti labi.